Jēzus ir dzīvs, Jēzus ir spēcīgs, Jēzus ir vairogs uz maniem ceļiem. Halleluja, viņš ir manas bruņas, viņš ir mana pils, kurā es mājoju un kurā es dzīvoju. Halleluja. Es atceros to laiku, kad es gāju pa ielām, sludināju evaņģēliju, nes tā kunga vēstu. Es teicu cilvēkiem, ka Dievs tevi mīl un viņam brīnišķīgs plāns tavai dzīvei. Un tad Svētais Gars runāja manā sirdī un teica, nesaki, ka Dievs viņus mīl, jo šiem cilvēkiem Dievu ir daudz, un bieži vien cilvēki paši sevi uzskata par Dievu. Atmetot Dievu, atmetot Jēzu, noliekot malā Dievu, mēs dzīvojam paši kā Dievi. Un tāpēc Jēzus runāja, debesu Tēvs runāja manā sirdī, tas kungs varenais Dievs runāja manā sirdī, kad saki viņiem, kad Jēzus jūs mīl, un ka viņam brīnišķīgs plāns tavai dzīvei. Brīnišķīgs plāns jūsu dzīvei. Halleluja. Brīnišķīgs plāns jūsu dzīvei. Halleluja. Un Jēzus ir reāls. Halleluja. Un Jēzus ir vienīgs. Un citi Jēzus nebūs. Halleluja. Viņš ir viens vienīgs. Halleluja. Un viņš atklāja Tēvu, un viņš atklāja Dievu. Un viņš nāca šeit uz zemes un atklāja Dievu godību un slavu mūsu dzīvēs. Halleluja. Tāpēc es šodien saku, ka Jēzus ir mans dzīves kungs, un man nav cita Dieva. Un es neesmu Dievs, bet mans Dievs ir debesīs, un ko viņš grib, to viņš dara. Halleluja. Ko viņš grib, to viņš dara. Viņam nav neiespējams lietas. Viņš tur šo zemeslodi savās rokās. Bībelē teica, un viņam pērk debesis un zeme un jūra, un tā nav kur palikt. Halleluja. Viņš ir varens Dievs, viņš ir debesis un zemes radītājs. Halleluja! Slavu Tev kungam! Slavu Jēzum! Tad šodien lasu 5. psalmu. Dieva vārdu. Dieva vārdu. Un tas, ko lasu, tas ir rakstīts Bībelē, Dieva vārdā. Tad 5. psalms, dziedātāja vadonība, stabuļu pavadībā, Dāvida dziesma. Uzklaus manas vārdus, kungs, un ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi, mans valdnieku un mans Dievs, jo es gribu Tev pielūgt. Kungs, uzklaus man balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es gribu Tev nest savu upuri. Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēku daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas Tev, kas lielīgs, lai nerādās Tavās acīs. Tu ienīsti visus ļaunu darītājus. Tu pazini tāds, kas runā melus, Tev ir ik viens, kas izlai asins un dara viltu. Bet es drīkstu nākt Tavā namā, pēc Tavas lielās žēlstības un pielūgt Tevi bībā Tavā svētnīcā. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ, un dari līdzenu man ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkle ir atvērts kaps ar savu mēli viņu glaimo. Liec, lai viņi sapinās savos padomos. Kungs, atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceries pret Tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi. Ar vien tie priecāsies, ka Tu viņus pasargā, lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu vārdu. Jo Tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlstību, kā ar bruņām. Alleluja! Slava Jēzum! Tad 5. psalms. Šeit rakstīts, kad uzklaus manas vārdus, kungs, un ņem vērā manas nopūtas. Es domāju, ka mums katram ir svarīgi, kad mēs lūdzam Dievu, ka Dievs mūs uzklaus, ka Dievs mūs sadzird. Un Dāvids arī saka, kungs, ņem vērā manas vārdus un manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdnieku un mans Dievs. Halleluja! Mans valdnieks, mans Dievs, dzirdi manu skaļo saucienu. Tad viņš skaļi sauc pēc Dieva. Jo es gribu Tevi pielūgt. Mana vēlēšanās ir pielūgt Dievu. Tava sirds vēlēšanās ir pielūgt. Dāvids saka, es vēlos pielūgt Tavu kungu. Halleluja! Jēzu Kristu, dzīvo un patieso Dievu. Kungs, uzklaus manu balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es gribu nest Tev upuri. Un es šajā rītā arī agrā rīta stundā
pieceļos 6 no rīta un nes tam kungam upuri, aleluja. Es lūdzos, es uzvaru savu miesu, es saku, miesa pietiek gulēt, es ceļos augšā, es eju lūgt. Es gribu satikties savu kungu, savu Dievu, savu glābēju, debesu Tēvu, Jēzu, Svēto garu. Es gribu būt viņa tuvumā, es gribu, lai viņš man dzīvi vada, aleluja. Un te šeit rakstīts, kas tad Dievam nepatīk. Dievam nepatīk bezdievības pilna cilvēku daba. Tātad, ja cilvēks ir bezdievīgs, viņam tas nepatīk. Viņš vēlas, lai tu esi dievīgs, lai tu esi dievīgs. Un Bībelē teica, kas dara ļaunu, lai netuvojas tev. Kas dara ļaunu, lai netuvojas Dievam. Tad, ja mēs esam Dieva bērni, mēs netiecamies pēc ļaunu, mēs tiecamies tikai pēc laba, aleluja. Jo visas labas lietas nāk no debesu Tēva. Kas ļaunu dara, lai netuvojas tev. Kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs. Tad Bībelē teica, Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dāvā žēlstību. Viņš dāvā žēlstību pazemīgiem. Tie, kas ir lepni, kas ir lielīgi, lai nerādās Dieva acīs. Dievs ienīst visus ļaundarītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus, tad Dievs pazudinā tādus, kas runā melus. Tev ir ik viens, kas izlai asins un dara viltu. Bet es drīkstu nākt tavā namā. Šeit nerunāts to, ka nav runāts par to, ka tu dari ļaunu un tu nevari apstāties. Vari tu apstāties. Tu vari apstāties un nedari ļaunu vairāk. Neesi lielīgs. Halleluja. Neesi lielīgs, nedari ļaunu. Un neesi bezdievīgs. Izmaini savu dzīvi. Šodien pasaka, viss, es ļaunu vairs nedaru. Es vairs nemeloju. Un es vairs neesmu bezdievīgs, bet es šodien esmu dievīgs. Un es nāku pie Dieva. Dievs pieņem katru. Tas nenozīmē to, ka šeit psalmos rakstīts, ka tev vienkārši nav izējas vairāk. Visu, tu esi tāds, un tev nav izējas. Kā viens cilvēks teica, es esmu tāds, un man nekas nevar mainīt. Dievs tev var izmainīt. Dievs tev pieņem tādu, kāds tu esi. Un ja tu šodien pasaki, viss, es tā nedzīvošu tālāk, Dievs izmainīs tavu dzīvi. Viņam ir, pie viņa ir žēlstība, viņam ir piedošana. Viņš spēja piedot. Kā Jēzus teica, cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un pie viņa pulcējās grēcinieki, muitnieki, un, ja es saku, slimiem vajag ārstu, aleluja. Ne jau veseliem, ne jau taisnos, Dievs ir nācis aicināt, bet grēciniekus. Lai mēs atgrieztos pie Kristus, lai mūsu dzīve izmainītos, lai mūsu grēki visi būtu nomazgāti ar Jēzus asinīm, kas liek Golgātā pie krusta, jo viņš samaksāja par taviem grēkiem, lai tava dzīve izmainītos. Un atceries, tev vienmēr ir izēja. Pie Jēzus ir vienmēr izēja, aleluja. Pie Jēzus vienmēr ir izēja. Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlstības, pielūgt tevi bībā, tavā svētnīcā. Aleluja. Kungs, tu vadi mani pēc savas taisnības, man ienaidnieku dēļ. Un Dāvids saka, es varu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlstības un pielūgt tevi tavā svētnīcā. Dāvids nesaka, ka viņš ir tas labiņais, bet ka Dieva žēlstība ir tā, kas viņu vada, kas viņu izmaina, un viņš kļūst svēts Kristus tūmā, Kristus klātbūtnē. Halleluja. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzeni man ceļu, kad mani vajā. Ienaidnieki mūs vajā, vēls mūs vajā, ļaunie gari mūs vajā. Bet mums ir Dievs, mums ir Jēzus, ar kuru mēs sagraujam visus šos vainus, ar kuru mēs sagraujam visus šīs barjeras. Halleluja! Un mēs pasakām vēlnam nē, un mēs pasakām grēkam nē, un mēs pasakām pasaulē nē, un mēs pasakām jā Jēzum. Halleluja! Jo Dievs dara līdzi man ceļu, kad mani vajag. Viņu mutē nav patiesības, sirds pilna ļaunumu, viņa rīkli ir atvērts kaps un ar savu mēli viņu glaimo. Ir daudz dažādu cilvēku apkārt, un ir cilvēki, kur patiesības no viņiem, kas sirds ir pilna ļaunumu, un kur viņu rīkli ir atvērts kaps un ar savu atvērts kaps, ja? Un ar savu mēli viņu glaimo. Ir daudz dažādu cilvēku. Bet Jēzus ir vienīgais Dievs. Jēzus ir vienīgais patiesais Dievs. Man nav cita Dieva šai zemē, man nav cita glābēja šai zemē. Viņš ir patiesais Dievs. Viņš var izmainīt mūsu mēli, viņš var izmainīt mūsu sirdi.
Viņš var izmainīt mūsu rīkli, kad mūsu rīkli nav atvērts skapis. Bet, kad no mums nāk svētības vārds, kā Bībelē teica, lai no manas mutes neiziet neviens nekrietnes vārds, tikai krietnes runas, kas ceļ draudzi un dod svētību klausītājiem. Liec, lai viņi sapinās savos padomos, kungs atstum tos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi sacēs pret tevi. Nu šodien es nesaku, Dievs atstum. Es ticu, šodien ir žēlstības laiks, un tā ir vecā derība, zobs pret zobu, acs pret aci, ja? Zobs pret zobu, kauls pret kaulu, ja? Bet šodien ir žēlstības laika, šodien žēlstības laiks, šodien Dievs atnesis ir mīlestība un gaisma. Protams, ka mums ir vieglāk ienīst ienaidniekus, bet ja es saku mīlēt savus ienaidniekus un lūdzēt par tiem, kas jūs vajā. Jo viņš liek savai saulē uzliek par labiem un ļauniem cilvēkiem, liek līdz par taisniem un netaisniem. Bet Dievs žēlstība. Un priecājieties uz Dievu bērnu un paļauties uz Jēzu Kristu. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi. Halleluja. Priecāties būs visiem, kas cer uz Jēzu Kristu. Halleluja. Tu viņus vienmēr pasargā. Tu pasargā. Dievs tevi pasargā. Halleluja. Lai mūžīgi gabalē un priecājas par tevi tas, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņa žēlstību kā bruņām. Halleluja. Lai priecājas visi, kas mīl Dieva vārdu. Halleluja. Tā dzīve atnāk prieks, ja tu mīl Dieva vārdu. Halleluja. Dievs mūs vienmēr pasargā un Dievs mūs svētī. Viņš mūs taisno pušķo ar žēlstību kā bruņām. Halleluja. Vai tie nav brīnišķīgi vārdi? Vai tas nav brīnišķīgi vārdi mūsu dzīvēs? Halleluja. Viņš pušķo jūs ar žēlstību. Viņš izpušķo jūs. Jūs esat laimīgi, lai Dievs jūs svētī. Debes Tēvs svētī šodien katru, kungs. Palīdz, ka debes Tēvs, ka mūsu dzīvēs nav meli. Ka debes Tēvs, ka mūsu sirdīs nav šī bezdievības pilna cilvēku daba. Dievs, kad Jēzu tu nāc un pārveido mūs, mēs ikdienas topam līdzīgāki Tev, debes Tēvs. Mūsu dzīves izmainās, jo Tu esi reāls un dzīves. Tu esi spēcīgs un stiprs Dievs, lai izmainītu mūsu dzīves. Un es pateicos Tev, Jēzu, ka pie Tevis ir brīvība, ka Tu izmaini mūsu dzīves, Jēzus Kristu, ka pie Tevis mēs varam iziet brīvībā, ka mūsu cilvēciskā daba, ko mēs esam mantojuši no tēviem, no saviem vecākiem, debes Tēvs, no senčiem, kungs Jēzu, ka Tu izmaini mūsu dzīves. Bībelē teica, kungs, ka mēs neesam atzīmuši nekādas iznīcīgas sēklas, bet no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, ka mēs esam izglābti Tavā žēlstībā un mīlestībā. Un svētī šodien katru debes Tēvs, lai vēls nevar apsūdzēt debes Tēvs, bet kad katrs nāk pie Tevis, Jēzu, un iegūst mīlestību, iegūst gaismu, un ka Tu piedod visu grēkus, un ka Tu mūs atbrīvo, kungs, un dziedini, un ka Tu mūs šķīstī, un ka Tu mūs mazgā, un ka Tu, Jēzu, nāc šeit uz zemes, nomiri Golgātā pie krusta manu grēku dēļ un visas pasaules grēku dēļ, lai šodien cilvēks varētu izmainīties. Šodien ir žēlstības laiks, šodien ir vislabvēlīgākais laiks, lai nāk pie Tevis. Jēzu Kristu, lūdzu kopā ar mani. Jēzu Kristu, ienāc manā dzīvē. Es man dzīves kungs. Jēzu, mazgā mani, tīri mani, šķīstī mani, izmaini manu dzīvi, Jēzu. Ienāc manā sirdī, mazgā mani, kungs, lai katrs grēks ir nomazgāts. Jēzus Kristus vārdā, Jēzu, mazgā mani, kungs, ienāc manā sirdī. Es lūdzos Tev, debes Tēvs. Es Tev lūdzu, Jēzu Kristu. Es gribu, lai Tu manu dzīvi vadi, ka Tu esi man dzīves kungs, ka Tu esi man dzīves glābējs. Ieliec man šīs slāpes, katru rītu lūgt Dievu, katru rītu lasīt Bībeli, kalpot Tev, kungs, veltīt savu dzīvi Tev uz 100%, jo Dieva vārdā teica, ka savu dzīvību gribēs izglābt un tā zudīs, bet ka savu dzīvību vados Tevis dēļ, tas to iemantos. Jēzu vārdā. Halleluja! Halleluja! Lai Dievs jūs svētī bagātīgi šajā dienā, lai Dievs svētība ir par jūsu dzīvēm, jo Dievs ir labs. Viņš ir labs tētiņš. Viņš mīl tevi, viņš gādā par tevi un ir tev blakus vienmēr. Jēzus Kristus vārdā. Amen.